Latvija ir pirmā valsts Eiropā, kas ieviesusi valsts aizsardzības mācību kā obligātu priekšmetu vidusskolā. Kurs veicina skolēnu pilsoniskās vērtības, piederību Latvijai, kā arī palīdz apgūt valsts visaptvarošas aizsardzības prasmes. Šodien ciemosimies pie kādas Daugavpils vidusskolas klases, lai noskaidrotu, kā šīs mācības norit. Kā arī jautāsim Latgales iedzīvotāju vērtējumu par šādu kursu ieviešanu skolās. Tajā nav nekā slikta, kad cilvēks māk kaut ko papildus izdarīt, kaut kādas zināšanas, ko darīt, ja notiks nelaime, kur skriet, kā sevi un apkārtējos glābt, būt gatavam sliktākajiem scenārijiem, bet lai tas nenotiek, lai ir miers visā pasaulē. Es nezinu. Jā, no vienas puses labi, protams, ka cilvēki vismaz kaut ko tādu dara, lai šis kaut kā tos jauniešus audzina. Es domāju, ka apsardzībā vajag. Jā, obligāti. Jā, protams. Kāpēc ne? Šajā laikā, tāda situācija, ka vajag obligāti. Noteiktu politisku, ģeopolitisku apsvērumu dēļ, jā, notikumu dēļ, jaunsardzi paplašināja un veidoja šo valsts aizsardzības mācību, kur mēs arī šodien esam. Jā, tāpēc es atnācu uz vienu iestādi, bet finālā, jā, jūs sakat, kā es atnācu uz skolu, tā gadījās, ka jaunsardzi paplašināja, izveidoja valsts aizsardzības mācību un visi jaunsargu instruktori kļuva par valsts aizsardzības mācības pasniedzējiem. Apgalvojums, ka valsts aizsardzības mācība māca tikai militāro, viņš noteikti nav patiess. Varētu daļēji piekrist, ka tās ir tādas radniecīgas nozares. Jā? Mēs bērniem rodam to ieskatu tajā militārajā, bet tas nav tikai militārais. Pamata uzdevums ir audzināt tam bērnam patriotismu, un lai viņš finālā būtu tas atbildīgais Latvijas pilsonis, kurš spēj pasargāt sevi, savus līdzcilvēkus, un finālā arī Latviju kopumā. Mēs nākam, mācam, ko darīt, ja nu kas, nekrist panikā jau pirmkārt, jā. Un tas nav tikai militārās iemaņas. Tas ir arī patriotiskās vērtības, līderības mums ir nodarbības, kur katrs sevi audzina līderību. Viņiem ir daudz grupu darbu, kur viņi var rast šīs prasmes sadarbībā grupā. Vēstures mums ir nodarbības, jā, kur mēs analizējam, piemēram, kaut kādus vēsturiskos faktus, kur jaunieši izsaka savu viedokli, ko viņi darītu, ja viņi nonāktu šādā situācijā. Ja, tad konkrēti iet runa par Pirmo, Otro pasaules karu un brīvības cīņām, ja, kur arī tajos laikos jaunieši aktīvi bija iesaistīti tajās brīvības cīņās, lai cīnītos par savu Latviju. Galvenais ieguvums ir pašizaugsme. Ja, tātad pašizaugsme, lai jaunietis spētu domāt loģiski, lai ja viņš pasaka kritiku, tā lai būtu konstruktīva kritika, jo mēs visi varam runāt kaut kādas negācijas, bet piedāvāt, kā darīt savādāk, tā jau ir cita lieta. Un arī šis priekšmets to audzina. Varbūt, ja kuram neinteresē militārā joma, tad viņš iepazīstās arī to, ka mēs mācām arī dzīvē nepieciešamās iemaņas, kā orientēšanos, kā pirmā medicīniskā palīdzība. Lielākais iegūms, ka ar katru nākošo mācību gadu mums ir palielinās to iedzīvotāju skaits, kuri zina pamat iemaņas, ja pienāk x stunda, kā rīkoties, kā pasargāt sevi, kā pasargāt savus tuvos, kur doties, ko ņemt līdzi varbūt. Un šīs iemaņas, kā vairāk izglītotu un valstī lojālu iedzīvotāju. Attīstam līdera dotības un iegūstam zināšanas, kas noder jebkurā no dzīves jomām, neatkarīgi kāda ir izvēlētā nākotnes profesija.